Mani sauc Ingūna Henriksone. Esmu dzimusi un augusi Ventspilī. Mācījusies divās vidusskolās. Pirmo vidusskolu es pabeidzu kā pamatskolu, un 4. vidusskolu es pabeidzu kā vidusskolu. Pastarpus tam es arī esmu nodarbojusies ar sportu, trenējusies vieglatlētiku. Un man bija tas gods, ka mani treneri bija Māris Grīva un Juris Petrovičs. Un tajā laikā tā ideoloģija bija pavisam savādāka, kā tā ir šodien. Un Māris bija viens no tiem cilvēkiem, kurš mūsos saskatīja jau personības un iemācīja, kas ir brīvība. Ventspils ir visa mana dzīve. Vairāk vai mazāk esmu mēģinājusi dzīvot citur, uzsākt kādu biznesu vai citas darbības, bet velk man atpakaļ uz Ventspili. Un patiešām es esmu priecīga, ka es esmu palikusi Ventspilī, jo Ventspili man ir mīļa, un tā arī būs. Es domāju, lielākā daļa ventspilnieka man piekritīs, ka mūsu pilsētas lepnums ir pludmale, jo tā ir dabiski radīta, viņa vienkārši ir, un tā ir tik brīnišķīga jebkuros gada laikos. Mēs ejam gan vērot saules rietus, gan saules lēktus, un ziemā, vasarā. Un daudz mūs apskauž tieši par to, ka mēs dzīvojam pie jūras. Es savulaik ar liepainiekiem strīdējos par to, kur ir skaistākā pludmale. Liepainieki teica, nē, viņiem esot skaistākā. Es teicu, nē, viskaistākā pludmale ir mums, Ventspilī. Ventspilnieks ir īpašs. Viņš ir īpašs visādā ziņā. Daudz viņu raksturo kā atturīgu, kā tādu, kurš ilgi domās pirms uzņemt vai neuzņemt savā pulciņā. Bet es teiktu, ka ventspilnieks ir arī izvēlīgs, un ventspilnieks ir ļoti uzticīgs. Es varbūt varu paskaidrot, kāpēc man tā šķiet, jo ventspilnieks ir tas, ja, piemēram, mums ir kafēnītes Skrodera krogs. Es domāju, lielākā daļa ventspilnieku tur ir. Un tā taciņa ir iestaigāta, un viņi tur ies, un vienalga vai kas. Un es domāju, ka ventspilniekiem ir diezgan grūti pieņemt kaut ko jaunu. Viņi paliek pie tā sava vecā. Kas varbūt nav slikti, bet man šķiet, ka tomēr vajadzētu pamēģināt arī kaut ko jaunu. Sirds man tiešām sāp par kultūras darbiniekiem. Es domāju tā, Ventspilī jau cik gadus godina gan skolotājus, gan ārstus, gan dažādas profesiju pārstāvus, protams, arī sportistus, un šogad arī jauniešus godina, bet tas viss ir labi. Un kur paliek kultūras darbinieks? Jo kultūras darbinieks jau ir tas, kurš strādā tad, kad pārējie visi svin svētkus, kad visi atpūšas. Kultūras darbinieki strādā, un ne tikai direktori un producenti, bet sākot no garderobistu un beidzot ar tehniskiem darbiniekiem un apkopēju. Un tuvākajā laikā, es domāju, jāpanāk šī netaisnība, kas ir pret kultūras darbiniekiem. Arī viņiem vajag savu pateicību pasniegt un kaut kādā veidā motivēt. Un otrs, kas ir, es domāju, noteikti ir jāizdomā kāds instruments visiem kopā, lai kultūras iestādes savā starpā nekonkurētu. Man šķiet, ka vislielākais Ventspils potenciāls ir pašos cilvēkos, jo pilsēta bez cilvēkiem nav nekas. Ja mums ir skaistas celtnes objekti un skaistas tīras ielas un ziedi un viss, un nav cilvēku, tad tā pilsēta ir mirusi un pilsēta vienkārši nav.
tāpēc vislielākais potenciāls un zelta vērtē ir tieši cilvēks. Kāda Ventspils būs pēc 4 gadiem, es domāju, nevar mainīties 4 gadu laikā pilsēta pa 360 grādiem, bet es domāju, ka būtiski ir no mazumiņa, no maziem darbiem, kas ies līdz galvenajam mērķim, lai gan ventspilnieka, gan viesi būtu apmierināti un teiktu, jā, Ventspils ir šī pilsēta, kur es gribu dzīvot un kur es vienmēr atgriezīšos. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, es esmu diezgan pacietīga. Es strādāju jau, šis būs 18. gads, Ventspils muzejā kā amatmāju vadītāja. Un nekas nemainās. Nekas nemainās par labu kultūrai, par labu turismam. Un, ja man jāsaka tā, tas vadzis ir lūzis, un es domāju, ka es malā nestāvēšu, un es arī varu kaut ko darīt, un tāpēc es arī piedalos šajās vēlēšanās. Es Ventspilī varu dot savu mīlestību pret pilsētu, savu darba sparu, savu neatlaidību. Un vēl es gribētu vēlēt ventspilniekiem. Es saprotu, ka vecās mīkstās čības ir ļoti tuvas un ērti ienēsētas, bet ir taču skaisti, ka var nopirkt jaunas čības un uzvilkt kājās, vai ne? Par jauno!